Paldies! No saules, zilām debesīm un ūdens uz sauszemi. Šeit pat studijā es gūstu skaidrojumu tam, ko nozīmē skībords. No kā un kur cēlies šis ekstrēmais izklaides veids, kā izskatās šie skībordi un cik ilgu laiku tie vizinās pa mūsu zemi, man palīdzēs noskaidrot Latvijas skīborda guru Mārtiņš Mičulis. Vispār tas viss sākās tā no galīga joka, no tādas mazas slēpītes, īstenībā pat skīborda pirmsākuma Bigfoot. Tāds mazs slēpīts, kuram priekšdaļa izskatās kā kāju pirksti. Un tad amerikānis viens tāds aizved viņus uz Ameriku no Austrijas, jo Austrijā viņi bija tā kāds pirmie. 92. gadā tas mēram laikam notika, un tad viņi saprata, ka kaut kas pietrūkst, un tās mazās īsās tādas slēpītes ar pirkstiem galos nav īsti nopietni. Un tad tie onkuļi, pareizāk sakot, viņi nebija nemaz tik jauni džeki, izdomāja, ka vajag attīstīt to lietu, un sāka veidot kaut ko līdzīgu jau šim, ko mēs tagad redzam. Twin tipa, abi gali uzlocīti, un stiprinājumi ir tā kā no cietā dēļa ļoti līdzīgi. Ar 4 skrūvēm stiprinās. Un tad radās tur pāris firmas, kas sāk to izdarīt. Gan rietumkrastā, gan austrumkrastā, tātad Amerikā sākās viss tā attīstība. Un tad vislielākais bums tieši Amerikā sākās ar to, ka skībordus uzaicināja kā sporta veidu X-Games, Winter X-Games. 96. gadā, ja nemaldos, sākās tas viss bums. Un tie bija tā kā zelta laika skībordiem. Tas skaities baigi stilīgi, visi amerikāņi tur mauc ar skībordiem, tas bija super, tur tāds variants. Rietumkrastā dzirdamākie ir Canon skībords un Journey un Climax, un austrumkrastā Line skībords. Tātad Line skībords bija viena no tiem, kas uzpumpēja skībordus uz tādu komerciālu līmeni. Protams, ražoja ļoti labus skībordus, kvalitatīvus. Viņiem bija pro komanda, tāpat arī kā rietumkrastā bija pro Canon komanda. Un X-Games skībordi noturējās līdz brīdim, kad sāka nākt iekšā twin-tip slēpes garās. Un vienkārši skībords iztūm ārā, ieņem iekšā twin-tip slēpes, un ar to it kā tie zied laika beidzās skībordiem. Taču tagad ir 2007. gads gandrīz. No 2001. gada apmēram skībords skatījās underground sports. Nekāda oficiāla pasākuma nebija, nekas tāds nebija. Un tātad līdz šim brīdim mēs esam izdzīvojuši. Un šogad būs ļoti liels pasākums, pasaules skīborda čempionāts, pirmais vispār tāds ir. Un kas notiks Rumānijā februārī no 17. līdz 25. datumam. Pirms ledus kārta nav pārklājusi ielas, un jūs vēl braucat droši,